gadus 15 atpakaļ es biju klausījies vienu arhitektu interviju, kurš pateica tādu lietu, kas man joprojām ir iespiedusies atmiņā, un kuru es saku šodien, un kuru Lemberga kungu izskatās, ka neinteresē. Viņš teica tā: celtne vai ēka ir ģeniāla, ja uzzīmējot pāris 3 līnijas uz papīra, tu uzreiz atpazīsti, par ko tas ir. Piemēram, ja es parādīšu jums šādas līnijas, vai es zinu, par ko ir runa. Protams, jā. Nedaudz sarežģītāk, kas šitas ir. Zinat, vai ne? Saprotu. Un jautājums, kas varētu būt Rīgā tās simbols? Un vai vispār Rīgā ir tās simbols? Kas ir Rīgā simbols, kurš pasaka Rīga ārzemniekam uzreiz asociējas ar Rīgu? Priškina pālis, piemēram, tur es domāju, ka varbūt Nacionālā biblioteka, bet to kā nepārliecinoši. Brīvības nepārliecina, brīvības pieminekļi ir daudz, nepārliecina. Es šādi parādīšu. Dēlsējas tilts. Centrāla tirgus varētu būt, kurš ir viens no lielākajiem Eiropā, kuram pēc 5 gadiem būs 100 gadi, un kurš tas ir UNESCO mantojumā. Un ja Rīgā ir viena no tādām zelta bedrēm, tas varētu pilnīgi noteikti būt centrāla tirgus, kas arī varētu būt tas, kas pirmām kārtām asociējas ar Rīgu, un kur cilvēki, arī turisti varētu braukt, lai tikai apmeklētu šo vietu. Man šeit iedvesmoja atnākas apgalvojums, ka augstceltnes un torņi ir banalitāte. Jā. Pirmām kārtām augstceltnes un torņi, ja mēs paskatīsimies par Eiropas galvenajām lielākajām pilsētām, tas pirmām kārtām ir pārticības simbols. Jā. Parīzē tas ir rajons La Défense, Madridē Quattro Torres, Londonā London City, kas ir tieši to visu torņu tāds sablīvējums, kur, kad jūs skatāties visu to pilsētas panorāmu, kas vienmēr uzreiz iet ārā. Tas uzreiz simbolizē, ka šeit notiek dzīvība, šeit ir nauda, šeit viss notiek. Un pie tam torņi ļoti bieži var būt arī par tādu pilsētas simbolu, jā, kā tas pats Eifeļa tornis Parīzē. Jā. Es citu, kad Eifeļa torni uzcēla, tad es citu ļoti lielu daļu viņi vispār ienīda. Jā. Bija tās rakstnieks Gijs Maupassants, viņš teica, ka viņš ir vispār sliktākā celtne Parīzē, bet, kad viņam ir pajautāja, kāpēc viņš tur pusdieno regulāri, viņš saka, ka tā ir vienīgā vieta, no kurienes viņš to tori neredz.